Jā, labdien, Normund. Es zinu, ka tu esi Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, otra augstākā politiskā persona, kas veic visu šo sadarbību ar parlamentu, aizstāvot lauksaimniecības nozari visā tajā plašajā spektrā, kas tur mums šobrīd notiek. Sāksim varbūt ar tēmu vilki. Patās mēs redzam arī publiskajā telpā, kad šī vilku populācija ir ļoti liela palikusi, kas nodara tiešām lauksaimniekiem, it sevišķi lokojumiem pietiekoši lielus zaudējumus. Varbūt izstāsti, kā tad tas šobrīd mums Latvijā izskatās? Nu jā, diena. Patiešām man sauc Normunds. Jā, un nodarbojamies Zemkopības ministrijā ar šiem jautājumiem, par ko iepriekš minēju. Jā, ja mēs runājam uzreiz, ķeramies pie lietas un par vilkiem, tad patiešām pagājušajā nedēļā mēs uzfilmējām sižetu ar mūsu mežu galveno personu Andi Pūri, attiecīgi par postījumiem, ko nodara vilki, un mums arī piedalījās lauksaimnieks, kurš aitkopis, kurš ir tieši arī ir cietis no šīs, jau varētu teikt, problēmas, un attiecīgi sarunas beigās mēs arī nonācām pie tā, kāds tad ir patreizējā situācija un kāds ir algoritms, ko darīt. Man liekas, svarīgākais ir, ko darīt. Precīzi, un tāpēc uzreiz, ko darīt, šobrīd mēs esam Eiropas Savienībā, šī populācija ir izaugusi, viņi ir izaugusi vairāk apstākļu dēļ, arī par cik pieauga mums meža dzīvnieki skaits, viņiem ir attiecīgi barības bāze, ir ar ko nodarboties. Un šie ierobežojumi, kas mums nāk mantojumā ar lielo ģimeni, kas saucās Eiropas Savienība, jo citās valstīs šī populācija ir uz izmiršanas robežas, līdz ar to šie spēles noteikumi ir līdzīgi visur. Un, lai mēs varētu attiecīgi risināt savu problēmu ar šo populācijas izaugumu, mums ir jāpierāda šī faktoloģija, ka tas patiešām šī mums ir problēma. Un to dara ļoti vienkārši. Šobrīd ir sniegs, un arī raidījuma beigās ar abiem sarunas biedriem mēs nonācām pie tā. Sākiet, lūdzu, skaitīt, fotografēt pēdas, sūtīt uz meža dienestu, meklējiet, sūtiet, nesat eksperti, kaut tas būs suns, meža dienests atšķitinās to, kā pēdas tas ir, jo tas ir vajadzīgs, lai Silava saņemtu šo informāciju un attiecīgi uz nākošo sezonu palielināt limitu. Jo šogad jau limits tika pacelts no 300 uz 370, vienalga tas ir par maz. Jo patiešām maidzīvnieki tiek plosīti un šī problēma nekur nepazūd, bet viņi auga augumā. Bet mums nav šobrīd cita piedāvājuma, cita algoritma, kā fiksēt šo vilku esamību, dot informāciju zinātniekiem, zinātnieki to apkopo un attiecīgi nākošgad jau var uz nākošo sezonu jau palielināt limitu. Tāds šī brīža. Protams, tam jābūt ar šo bioloģisko daudzveidību soli solī, tāpēc tā uzskaita ir svarīga. Lai tomēr tās licences, kas ir medniekiem, lai tas arī būtu, un tas būtu pietiekoši regulēts, lai nekaitētu kopumā ne bioloģiskai daudzveidībai un mūsu lauksaimniekiem. Jā, jau kā teica lauksaimnieks, tad, ja nokož vienu aitu, tā ir, skaidrs, tas ir nodeva dabai. Bet ja vilku māte sāk audzināt savus jauno paudzi un atnāk un nokož 12 aitas, tie ir 12,000 zaudējumi, plus vēl jānorok ir 12 ķermeņi. Protams. Varbūt pie nākšajā jautājuma, tad, ja mēs vidēji pieskārāmies, tad pāriesim pie šīs sabalansētās vides aizsardzības politikas un konkurētspējas kopumā lauksaimniecībā. Es zinu, ka progresīvie, kas iestājās par visu viszaļāko, visu visbioloģiski aizsargātāko, bet kā tas iet kopā ar lauksaimniekiem? Jā, mums patiešām, te ir par cik arī tu esi jau daudz gadus politikā, jau zini šo situāciju. Tauta ievēl parlamentu pārstāvi ir tie, kas nosaka tā kā dienas kārtību šo ievēlēto periodu. Šobrīd parlamentā ir pārstāvēta progresīvā partija, kas ļoti iestājās par nesabalansētu attiecības starp dabu un starp lauksaimniecību. Jo šobrīd jau mēs vairāk kā 2,5 gadus esam strādājot, piedaloties Tautsaimniecības komisijā, pārējās komisijas šajā darbā, tu jūti, ka 90% mēs tomēr cīnamies pret ierobežojumu. Nevis veidojam, uzlabojam, attīstam, bet nepārtraukt cīnamies pret ierobežojumiem, ko mums pret liegumiem. Un šie liegumi visbiežāk ir ar ļoti lieliem pārspīlējumiem. Un tā ir problēma patiešām, kad
kad mēs šo enerģiju novirzam ne tajā virzienā, kas būtu, lai šī tautsaimniecība attīstītos. Nevienā brīdī Zemkopības ministrija un pakļautības iestāžu pārstāvi nav iestājušies par to, ka mums daba nav jātaupa, jāsaglabā. Protams, tam visam ir jābūt līdzsvarā, bet nevar būt arī pārspīlējumi, nevaram mēs aiziet ultra galējībās un vēl nezinu kur. Precīzi. Manuprāt, man jau personīgi, es nezinu, kā tev, man personīgi liekas, ka brīžam progresīvie, ka viņi strādā citas valsts labā, nevis savu cilvēku un Latvijas labā. Precīzi, un līdz ar to šeit arī pastāv tā lieta, šī agresija, par ko mēs runājam. Ja tu nepiekrīti bezjēra un kārtībā izvirzītajai idejai, līdz ar to tu uzreiz tiek ielicis ienaidnieka kastā un attiecīgi pret tevīm izturās arī kā pret ienaidnieku. Tā ir šī realitāte, diemžēl ar to jāsadzīvo ir un attiecīgi, jācer, ka sabiedrība būs tā, kas izvērtēs paveikto un attiecīgi nākošās Saeimas vēlēšanās tomēr izdarīs izvēli par to, lai mēs dzīvotu gan ekoloģiskā, tīrā vidē, gan arī sabalansētā tautsājumā. Man jau gribās domāt, ka mūsu sabiedrība tomēr ir ar kritisko domāšanu un saprot un izsver, kas ir vajadzīgs valstī, kas vajadzīgs cilvēkiem un kā tas viss tiek sabalansēts. Jā. Bet labi, varbūt iesim uz priekšu, ja mēs pieskārāmies arī vietējai ekonomikai. Tad, pēc maniem datiem šobrīd Latvijas tirgū mums ir apmēram 27% Latvijas ražotos pārtikas. Kā tu redzi varbūt to, kādā veidā, veicināt sabiedrības uzticību vietējām, kā iesaistīt vairāk to, lai mēs to, ko mēs saražojam, arī vairāk paši patērējam? Redzi, uzsākot darbu šajā amatā, patiešām es arī dzīvoju informatīvajā telpā un ilūzijās, ka mēs esam pašpietiekami attiecīgi uz saražoto lauksaimniecības pārtikas produktiem un saražoto pārstrādāto. Diemžēl pieprasot un strādājot pie informācijas, attiecīgi citā nogrīznē mēs konstatējam citu realitātes faktu, par ko iepriekš minēju, 27%. Pie tam arī, tas ir, kā mēs saprotam, tā ir statistika. Jā. Bet, kā mēs saprotam, šī ir problēma un šī ir kompleksa problēma, un viņi ir sasaistīti ar ļoti daudzām lietām. Viens ir tas, ko mēs spējam nodrošināt pārtikas veikalos, kā Latvijas produkcijas pārstāvniecība. Mums atceries, bija visādas akcijas, tur pēc Latvijas preci, tur zaļā karotītis. Bet ir viena būtiska lieta, kad mēs arī ļoti daudz esam šajā 20 gados ielaiduši iekšā arī citus spēlētājus, un mēs esam to tirgu tik plaši atvēruši, ka šobrīd šī 27% veidojušies ir ļoti dabīgi, tāpēc, ka viņi nespēja konkurēt ar krietni lielākām produkcijas apjomiem, kuri ir krietni lētāk, un attiecīgi, ja mums nav šī iekšējais patriotisms, mēs viņus neierobežojam paši, tā kā dara to citas valsts, viņi to dara ļoti toleranti, tāda, ka Eiropas Savienība nevar atrast veidu, ka tas ir tirgus protekcionisms. Ja. Tad, attiecīgi, mums ir šie fakti. Mēs arī varam izdomāt, kā piespiest, piemēram, lielveikalus vai vēl kaut ko, tomēr tos atbalstīt vietējos ražotājus. Mēs jau pats atceries, esam dažkārt izdomājuši un arī publiski to pastāstījuši, arī iepriekšējais ministrs centās to, ietekmēt šo procesu. Bet ir jāsaprot viena lieta, kad šī izdomāšana un izdarīšana ir divas lietas, kas šobrīd mums vēl tā kā neiet kopā. Bet varbūt jāizdomā tāds gudrs piespiedu mehānisms. Tas atkal, redziet, un te mēs atkal nonākam pie tā, ka mums ir birokrātija, mums ir slikti viss. Pārtikas veterinārais dienests aiziet konstatēt, ka deklarētais produkts neatbilst tam, kas stāv bērnam uz šķīvi. Skolā, ēdnīcā, viņš dodās pie skolas vadības, saka, jūsu partneris nepiegādā to, ko ir solījis. Un skolas vadība pasaka, ko mums tagad darīt, mums bērniem mēs nedod. Un redzam, te sākās tā ķēdīt, cik liela patrioti mēs esam paši savā zemē, cik esam ieinteresēti, lai šis Latvijas produkts bija. Mēs vēl nesen gājām uz tematiskajām komitejas sēdēm, ko organizēja premjeri, un klausījāmies par Rail Baltiku. Nedaudz pārlecam. Mums nolika priekšā iepirkumu tabulu, kur ir šis kopuzņēmums veids iepirkumu, kas realizēs šo projektu. Nebija neviens Latvijas uzņēmums. Jā. Un mēs uzdevām jautājumu, tā bija pēdējā šī komitejas sēde, pēc tam viņi tika aizvērti un viņas aizgāja sadaļā slepeni vai ierobežot informāciju. Mēs netiekam informēti vairāk. Tad jautājums bija, cik pasūtītājs ir bijis interesēts, lai šeit būtu Latvijas uzņēmumi. Un tika uzdots precīzi jautājums, betona gulsnes. Mums ir uzņēmumi, kas betona produktus ražo. Viņi nepieteicās.
Bet cik jūs iepriekš strādājāt, lai viņus virzītu, lai viņi pieteiktos? Un lai tas betons nebūtu betona izstrādājumi jāved no Polijas vai no citām kaimiņiem. Atbildes nav. Un šeit ir tas pats jautājums, cik mēs paši esam ieinteresēti, lai šie lauksaimniecības produkti nonāktu uz šīs šķīvi mūsu bērniem un iestādēs, kurās tiek tērēts budžets. Varbūt mums jāveido kādas akcijas arī reklamējot mūsu produktus, piemēram, tirgus arī sadarbība ar Rīgas centrālu tirgu, kas varētu, manuprāt, būt arī tāds labs pienesums, lai tie paši rīdzinieki, lai redz, ka mēs varam laukos saražot daudz labāku un garšīgāku. 100% piekrīt, ka risinājums ir tirgus. Ja tirgu ir tāda nosacījuma, ka lauksaimnieks ir ieinteresēts un spējīgs un var nopelnīt. Bet ja tirgus ir uztaisīts par kaut kādu nesaprotamu veidojumu, kas ir pēdējos, cik es viņu vēroju 10 gadus, es savulaik arī nodarbojos ar Latvijas ražotāju protekcionismu uz kaimiņu valstīm, bet šobrīd tu redzi, ka tur nav spēja, nav interese, viņš nav izveidots kā sistēma. Viņš ir tāds regulēts bardeks. Tā ir man uztvere. Sākot jau ar stāviet. Līdz ar to mēs varam daudz ko izdarīt, bet tas ir kolektīvais darbs, piespiedu mehānisms. Jā, ēdināšana, jā, jo lauksaimniekiem tiekoties reģionos, viņš pasaka, es labprāt izaudzētu kartupeļus. Bet kam es viņus atdošu? Es dzīvoju Latgalē, apkārt un ir 2 lielas pilsētas. Tās lielās pilsētās ir 2 ēdinātāji, un viss tiek atrasts no kaimiņu zemes. Kam es, lai atdotu uz kartupeļus? Un Rimija un Maksima drausmīgi rodzena cenu lejā. Un zemkopības ministrijā mēs jau 2 gadu atpakaļ izvedām, šobrīd ir pieejami 16 miljoni pieejamais resursi kooperācija, lai šie lauksaimnieki varētu kooperēties, izveidot noliktavas ar Eiropas naudas palīdzību un attiecīgi jau piegādāt preci. Un te sākam tā ķēdīt, tas ir kolektīvi, tas ir globālais. Nav pieprasījums, nav piedāvājums. Nav jēga to darīt, jo nav kam pārdot. Mums arī lauksaimniekiem jābūt kā komandai, kas iet kopā un spēlē, un tā ir komandas spēle. Precīzi. Un tad mēs nonākam pie lielveikaliem. Lielveikali sēž mums pretī, mēs tiekamies jau 2 gadu atpakaļ ar vienu no lielveikaliem. Un mēs uzdodam jautājumu, kāpēc jūs Lietuvā, Igaunijā ņemiet pārsvarā savu vietēju, pie mums ir pārsvarā šo valstu. Jums trūkst kapacitāti. Un tad viens no klātesošiem arī uzdeva, kā es varu iegūt kapacitāti, ja 2 tajā laikā nebija vēl 3. tik stabili ienāca. Jūs kā 2 lielie tīkli neņemiet mūsu produkciju vai ņemiet ļoti mazā apjomā un tādējādi ierobežojiet mums spēju šo kapacitāti uzaudzēt, jo man jau citur nav kur realizēt. Tad man jāsēž mazos tirdziņos. Ēdināšanā nāk lētāks no subsidētām lielvalstīm, attiecīgi pasūtītājs izvēle, un ja mums Finanšu ministrijā pagājušā vasarā veidojot, strādājot pie budžeta, var pateikt, Finanšu ministrijas pārstāv, mums ir vienalga, no kurienes viņš nāk, galvenais, ka ir lētāk, jo man Excelī būs mazāk izdevumi. Tā ir attieksme. Bet te jau mums iznāk apļa dāns, tā, ka mēs savējiem neļaujam, lai viņi dabūtu attīstīties un ar to produkciju par pieņemamāku cenu. Bet manuprāt, viena labā lieta ir tie karodziņi, kas ir. Vismaz man viņi uzrunājas. Veikalā. Es redzu, ka tas ir Latvijas karodziņš. Tad jāatbalsta savējiem. Precīzi. Un tad, kad skaties uz burkas, kur tu redzi ļoti populāru Latvijas preču zīmi, ko tu esi gadiem lietojies, un kad tu saproti, ka viņš ir atnācis pilnīgi no nesaprotams produktu saturs un valsts, tu nevari salīmēt kopā, kā no turienes varētu vest šādu produktu, jo tur viņš pat izaugt nevarētu. Gurķi burkās, kas fasēti Turcijā. Tur vēl ir silts, bet ja tur no Skandināvijas veidi, ja tur zaptie un vai kaut kādu citu tur izstrādājums, tad tas arī liekas tā interesanti. Principā ir tā, ka tas, kas mums ir perspektīvā jādara, ir iespējas. Bet kāda bija pretestība šiem mazajiem karodziņiem, šiem mazajai aktivitātei? Protams, man ir tiesības zināt, ko es pērku. Bet šī pretestība bija šie draudi par miljoniem, par cenas sadārdzināšanos, tā nevēlēšanās, jebkādā veidā pakustēties. Un kā mēs saprotam, latviešu kapitāls jau nav apakšā. Kurš tad cits, ja mēs paši aizstāvēsim savējos? Precīzi. Labi, Norma, tad mēs varbūt pārējām uz lauksaimniecību, uz to spēju. Viens ir mūsu tirgus pašu. Kas mums ir ar eksportu, pārtikas eksportu, nezinu, uz Centrālā Āzijas valstīm, Eiropu? Kā tas šobrīd izskatās?
Arī šajā ziņā mēs esam daudz strādājuši šajā periodā, lai šīs spēju piedalīties izstādēs, šī līdzfinansējuma pieejamība, organizatoriskās lietas, lai uzņēmums spētu, ar mazākiem resursiem vieglāk nokļūt šajos potenciālos tirgos, ar savas preces prezentāciju reklāmā. Bet mums ir nākošais etaps, šī resursu pieejamību, lai ieietu tajā tirgu. Viens ir, ka mēs varam viens otru satikt izstādē, paspiest roku, man tavs produkts interesē, bet tad sākās jau tā spēle, kuru mēs nevaram ietekmēt kā ministriju, jo mēs sniedzam pakalpojumu, mēs servisējam, bet ir uzraugošās institūcijas un ir ģeopolitika. Un tad sākās. Tad ir certifikāti dzīvnieku izcelsmes produktiem, tad ir tranzīta ierobežojumi dzīvnieku izcelsmes produktiem. Tad ir produkcijas fasējums, kurš ir jāmaina. Tad ir šie pielāgošanās tirgiem, tam vajadzīgs ir resursi. Ir ļoti daudz tehniskas un finansiālas lietas, kas ir uzņēmumam jāiziet cauri tam tunelim, lai viņš nonāktu tajā tirgu un saņemtu pirmo samaksu par pirmo darījumu. Mūsu pārvadātājiem ir jābūt arī šīm trīspusējām atļaujām, lai mēs nodrošinātu tranzītu. Un aizbraucot arī, mēs arī piedalīties tematiskajās komitejās, klausoties par tranzītu, par ostu attīstību, par dzelzceļu, kur šobrīd dēļ ģeopolitikas mums ir patiešām problēmas, un tas nav noslēpums. Mums ir šīs Vidusāzijas konkrētās valsts, ar kurām būtu nepieciešama sadarbība, jo tas ietilpst mūsu plānā. Šī ir Kazahstāna, Uzbekistāna, Azerbaidžāna. Es esmu arī personīgi vairāk kārtīgi bijis šajās valstīs un runājis ar uzņēmējiem. Bet ir jāsaprot viena būtiska lieta. Mums pa vidu ir viens liels, nezvērs. Un tad attiecīgi viņam arī ir savu ģeopolitiku, savu spēli, ko viņš spēlē, un patīk mums vai nē, viņš tur ir, un viņš arī kaut kādā veidā mums nosaka šo dienas kārtību, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mēs strādāsim. Parādījās infekcija, aizgāja ciet tirgus, tā mēs varam teikt, ne tika vairs atļauts tranzīts dzīvnieku izcelsmes produktiem, bija mēģinājumi un arī vairāk neveiksmīgi kā veiksmīgi šo tranzītu nodrošināt, apbraucot šo teritoriju, bet ir skaidrs, ka no matemātikas un no dzīvnieku labturības tas bija ļoti liels izaicinājums, un viņš šobrīd ir apturēts. Ir dažādi bijušas aktivitātes, ir mēģinājumi kaut kādā veidā labot, pagaidām, ņemot vērā esošo situāciju, ir tā kā ir. Bet, lai saprastu par eksportu, mums, protams, transports ir viena tranzīts transports ir viena no sadaļām, kas būtiski sadārdzina šo produkciju. Un ja tev ir vienā virzienā produkcija, tad tas ir divreiz dārgāk nekā ir apusēji. Un tad ir jautājums, ko mēs esam interesēti pirkt šajās valstīs, uz kuriem mēs gribam eksportēt, kas ir tas, ko var piedāvāt. Un tas ir garš process. Patiešām garš. Un to tu nevari salikt, jo mēs varam veidot vidi. Mēs varam uzņēmējs, mēs esam atvēruši tirgus, mēs esam dabūjuši kopā ar Pārtikas veterinārā dienesta ģenerāla direktoru Māru Balodu, mēs esam atvēruši, braukuši, runājuši, vienojušies. Latvijas uzņēmumi ir klātesoši tirgos. Jautājums, cik viņas paši spējas, cik ir ieinteresēti, cik ir spējīgi piegādāt. Un, tas tomēr tas jau ir komerces attiecības. Protams, tā jau ir uzņēmēja darbība. Bet darbs notiek, aktīvi notiek. Precīzi. Darbs notiek, un šo spēju, Latvijas uzņēmumu spēju uzlabošanu, tur piedalās arī mūsu ekonomikas ministrija. No dažādām pusēm tiek veicināta, bet izdošanās tomēr arī ir pašu uzņēmēju rokās. Labi, viens ir to, ko mēs runājam Latvijā, kur mēs varam vairāk patērēt pašu savu produkciju, bet saražot jau nav tas sarežģītākais. Sarežģītākais to visu ir pārdot. Un tas, ka mums šī ārējā nauda ir vajadzīga, tas ir fakts, lai mēs savu ekonomiku varētu attīstīt, veicināt un lai mēs kopumā varētu attīstīties. Šeit mēs varam palielīt mūsu zivju nozari. Viņi 20 gadus atpakaļ savā starpā aptvenos novienojās un viņi izslēdza konkurenci eksportā. Savstarpēji. Viņi kopā ir stendā, viņi kopā Latvijas zivju pārstādes uzņēmumi kopā ir stendos, kur viņi iet uz eksportu. Tas ir gan Vācijā, gan Parīzē. Un te ir tā būtiska, tas ir veiksmes stāsts. Un tā ir sadarbība, tā ir kooperācija. Šeit arī mums jau tie uzņēmumi nav tik daudz, kas ir spējīgi eksportēt. Un nākošais etaps, tad, kad tu tiec pie šī pasūtījuma, šis pieprasījums pēc produkta ir tik liels, kad arī viens uzņēmums nespēja to.
Un tad ir jautājums, cik Latvijas uzņēmumi ir gatavi sadarboties, lai piepildītu šo pieprasījumu. Jo ir bijuši iepriekšējā pieredzē ļoti daudz piemēru, kad diemžēl mēs ienākam tirgu un mēs no tirgus izlidojam, tāpēc, ka mēs nespējam piedāvāt to apjomu, lai tā vieta būtu aizpildīta. Viens ir tas apjoms, otrs jau ir, lai mēs to pievienoto vērtību šeit atbūtu arī tiem pašiem mūsu koku materiāliem, visu, lai tā būtu tā pievienotā vērtība, kas iet atkal mums tālāk eksportā. Zīve konservi, tas ir viens labais piemērs, kur gatavā produkcija atšķirībā no progresīvo un brišana iekonservētā pāļa, kas arī konservas šobrīd. Mums dažādi konservi ir, raidījumi konservi un pāļi konservi. Bet kopumā varbūt izstāst, kāda tad mums šobrīd izskatās esošā situācija lauksaimniecībā, ņemot vērā arī šo garo augstuma periodu, sniegu Latvijā, kā tas izskatās uz, šobrīd droši vien grūti novērtēt zem sniega to ražu, kas varētu būt. Bet kā tev liekas kopumā šī attīstība, lauka attīstība, reģiona attīstība, tai skaitā un cik tad tiem lauksaimniekiem ir nepieciešama šī investīciju vide un kā to visu kopumā nodrošināt, jo tā lauksaimniecība ir. Mēs esam lielā daļā agrāra valsts, un tā lauksaimniecība mums nekur nepazudīs. Jā, tev ir taisnība. Tiešām mēs esam agrāra valsts, bet mēs neesam agrāra valsts, kas spēj konkurēt ar lielajām agrārajām valstīm. Līdz ar to mans viedoklis viņš ir veidojies jau arī iepriekš, pirms uzsākt darbu Zemkopības ministrijā, kad mēs spējam strādāt. Mūsu spējas, mūsu spējas ir nišas produktos. Nav obligāti bioloģiskos, bet nišas produktos. Arī savā laikā izveidoja Latvijas gaļas pārstrādātāju asociāciju. Mēs arī ar uzņēmumu, kurā ir iekšā lielie 6 uzņēmumi, tad tu vari vērot, kāda produkcija ir un kura produkcija ir eksporta spējām, kur ir ieinteresētība. Ir parādījušies produkti, ir lielopgaļas steiki, ir izstrādājumi no gaļas. Bet te ir tas stāsts, ka liela daļa produkcijas tiek saražot vietējiem tirgum. Un, ja mēs runājam par to, ko mēs un kurās valstīs esam spējami ieiet tikai nišu produktiem, jo mēs nekad neizkonkurēsim. Ir sevišķi tagad pēdējo 10 gadu laikā, kā ir graudkopība attīstījusies arī tajā pašā kara plosītajā Ukrainā, Krievijā. Šis produkts, tā ikdienā esot šajās sanāksmēs un apritēs, var pateikt, ka viņš ir noiets etaps. Un ir ļoti daudz lauksaimnieku, kuriem nepatīk to dzirdēt, bet tās izmaiņas būs nepieciešamas. Gan dēļ klimata, gan arī dēļ tirgiem. Un vai mēs esam nišas produktos, vai mēs spējam atrast tos tirgus šai augstu pievienotais vērtības, protams, vai mēs turpinām ražot, subsidēt viņus. Graudus, kas pēc būtības ir tāda pat nafta. Viņš jau nav produkts, viņš ir iestādīja, savāc un aizsūtīja projām, ja mēs nepārstrādātu produkciju. Tas pats arī ar koku. Atceries, ka tā kā veidots budžets, ir ļoti daudz, šobrīd nesaukšu ciparus, koku masa, kā tika nepārstrādātā veidā eksportēta uz trešajām valstīm. Meklējot budžetā naudu, enerģētikas ministrija atrada ekonomiju uz šo punktu, kur varētu pacelt dabas resursu nodokli, lai nebūtu... Ražot pievienoto vērtību šeit, nevedārā vajag. Precīzi. Nepatīk, atkal bija dusmīgi, uzņēmēji, viss skaidrs, bet, ja mums tā kaut kā atkal līdzsvars ir jārod, vai tu liec izstrādājumiem, vai tu liec šim izēju materiālam. Tad tā ir tā. Un šobrīd mums arī kurināmajā granulas trūkst, bet mēs vedam ārā daudz. Tāda ir līguma attiecības. Šeit viss jāsabalansē. Ja mēs šādu ziemu neesam redzējuši ļoti sen. Līdz ar to, es no bērnības kaut kā atceros. Tieši precīzi. Kāds stāsts, ka vēl nesen bijis, tādu neatceros. Šāda ziema nav bijis. Ir arī, šo granulu neesamība fiziskā varbūt arī bišķi ir force mažors, jo, neviens nevarēja paredzēt, ka tik ilgstoši. Līdz ar to arī neveido uzkrājums, nedara kādas lietas, jo tev nav tādas pieredzes. Pārmest, es nezinu, vai tev vajadzētu kādam. Bet idejiski lauksaimniecībā mēs esam kopā Eiropas Savienībā. Mums ir Eiropas Savienības kopējā politika.
Jā, braucot uz Briseli, arī pats es tur dodos, un mēs iestājāmies par vērtībām, par lietām, kas ir mums saprotams, kas mums ir nepieciešams. Bet ir jāsaprot, ka mēs ģimenē neesam lielā valsts, un mēs neesam donoru valsts. Un spēles noteikums tomēr nosaka tie, kuriem ir vara un kuriem ir resursi. Ja mēs redzam, tagad arī ir Merkusora līgums tiek noslēgts, pagaidu līgums. Tas ir par to ietekmēšanu. Bet viena lieta, to, ko arī Zaļo un Zemnieku savienība ir pacēlusi kā uzdevumu premjerē, faktiski ar parlamentu uzdevis. Tas, man liekas, ir šī cīņa par tiešmaksājumiem. Jo es atceros to laiku, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, ka bija šis apliecinājums to, ka tiešmaksājumi mums tagad ir zemāki iestājoties, bet viņi izlīdzināsies kaut kur uz 2015. Gadu, pēc tam 2020. Gadu. Kā tev liekas? Man liekas, šeit ir gala vārds ir premjeriem, pieņemot daudzgadu budžetu. Manuprāt, šeit tas uzstādījums ir jābūt to, ka premjerē jebkurā gadījumā ir jāizcīna. Nu, ja nevar izcīnīt, tad jāiet mājās. Jā, bet man jau neliekas, ka šis aicinājums, uzstādījums vai vēlme ir kaut kāda konfrontējoša. Šāda ir tā Eiropas Savienības uzbūvētā struktūra, kad premjeri ir tie, kas pieņem šo gala lēmumu. Attiecīgi, ko mēs varam izdarīt? Mēs dzīvojam tajos apstākļos, tajos spēles noteikums, kādi viņi ir radīti. Tā kā, un attiecīgi šī vēlme pārspēlēt noteikumus, viņi pastāv. Jautājums, cik mēs būsim kopā spēcīgi ieinteresēti, lai būtu mūsu vajadzīgs rezultāts. Es tik domāju tā, ka, lai mums pienāk labs pavasaris, lai zemnieki var uzsākt pavasara lauku darbus, lai būtu rudenī plūdi, lai nebūtu labas ražas. Un tas augstums, bez ziemas, droši vien, ka mēs nevaram, bet, pagāru arī paliek. Sniega saga palīdzēja, jo bailes bija rudenī no Kāras. Galvenais, lai neizsūta apakšā. Jā, tagad ir nākošais. Paldies tev, Normund. Bija patīkami ar tevīm parunāt. Domāju, ka mēs kādu laiciņu vēlāk tiksimies vēlreiz. Paldies.